ir kādas liecības no evaņģelizācijas? Sintie? Jā, bija tā, ka pirms 8 gadiem, kad es atgriezos pie Jēzus, es jau sastapos spēcīgi ar to kungu, un Ventspilī manā skolā bija skolas salidojums. Un tad, kad bija tas skolas salidojums, tur bija skolas biedri no vairākām klasēm. Tur varēja arī direktori bija tik brīnišķīgi, viņi arī atļauj ņemt tuviniekus, ģimenes, brāļus, māsas, un, protams, ka es jau nestāvēšu tikai pie savas klases, jo vairāk es draudzējos, kad es gāju skolā ar vienu klasi zemāk ar tiem jauniešiem, un es biju pie tās ģimenītes piegājusi, un es evaņģelizēju viņiem pirms 8 gadiem, un viņi aicināja Jēzu par savu kungu un glābēju, un tad es ar šo sievieti, ar Aiviju, es ar viņu sakontaktējos ik pa laikam, kad viņa bija Ventspilī, jo viņa Londonā ar ģimeni dzīvo. Un tad bija tā, ka es tagad braucu pirms dažām dienām no Ventspils uz Rīgu atpakaļ, un es braucu ar viņu kopā, un tā bija vienkārši milzīga liecība. Viņa teica, ka viņa ir sastapusies ar Jēzu, ar visu savu vīru, ar savu ģimeni, ar visiem saviem bērniem arī. Viņi jau ir pieņēmuši lēmumu sekot Jēzu, un viņi bija Ventspilī atbraukuši uz draudzi, un viņiem bija ūdens kristības, un pagāja 8 gadi, un es turpināju lūgt, un tāpat arī ar māsu Elīnu, ka mēs lūdzam vairākas reizes nedēļā, mēs iesaistamies, mēs lūdzam par radiem, mēs lūdzam par tuviniekiem, un tagad mēs redzam tos rezultātus, ka mums jālūdz neatlaidīgi, jo tur, kur viens vai divi vai iestājies vienā lietā, ka mēs esam vienoti par vienu lietu, tur arī kungs arī pagodināsies un arī radi kustās un es redzu, cik brīnišķīgi arī es varēju svētīt tādām lasām vielām un likt to Dievu vārdu ielādi arī viņos, un viss ceļš bija kā viena liela liecība, ko Dievs ir darījis, kā viņš ir svētījis ar finansēm, kā viņš ir dziedinājis, kā viņš ir atjaunojis, kā viņš ir izvedis no situācijām, kur vispār nav bijis nekāds, pilnīgi nekāds variants, kā tu varētu iziet no tās situācijas, bet viņa teica ar vīru, ka tikai Jēzus, un tad viņi Anglijā tur arī vēl vairāk iesakņosies draudzē un Dievu vārdā, un tāpat es arī redzu darbu pie saviem arī radiniekiem, tuviniekiem, kā Dievs darbojas pie manas mammas brāļa ģimenes, kur bija arī tiešām cieta sirds, un kā Dievs ir brīnišķīgi strādājis pie viņiem un pie citiem radiem, un pēkšņi Opja jaunākā māsa, kura 7 gadus nebija zvanījusi. Un viņa saka, bračuk, kur te tu esi pazudis? Un viņš saka, kā, kur pazudis? Mēs visu laiku esam šeit, un es redzu to Dievu klātbūtni, to svaidījumu, kā Dievs strādā, ka viņš velk tos radus kopā, un ka viņi arī grib Jēzu, un ka viņi var atjaunot attiecības ar Jēzu, kas var atkal dalīties arī Opja dzimšanas dienā ar tuviniekiem, kad arī viņa vetekla tika aizskarta ar prieku un ar pārdabisku Dieva spēku, un ka tiešām, ja mēs runājam, ka mēs arī parādām savu dzīvi, kā jādzīvo ar Jēzu, tad arī tuvinieki redzēs, un viņi arī sakustēsies, un viņi nekur neliksies. Gods Jēzum par visu. Jā. Mairita. Patika, Rihard, tas, ko tu teici par to lingu. Par tiem akmeņiem, tas ir tas evaņģēlijs, ar ko mēs izejam. Tas ir evaņģēlijs, kas ir kā akmens, kas ir tik spēcīgs, kas trāpa. Jebkādu sēlkus, ko pielūdz šodien tautā ar evaņģēliju, viņi tiek gāsti. Es uzrunāju evaņģelizācijā kādu meiteņu grupiņu, un, kad mēs sākām runāt, meiteņi saka, jā, man mamma saka katru dienu, ka Dievs man mīl, es saku, cik tev ir laba mamma, ka viņa tev atgādina, ka ne tikai, ka viņa tevi mīl, bet kad ir Dievs, kas tevi mīl. Un, kad es aizlūdzu par šīm meitenēm, viņas pieņēma Jēzus savā sirdī, lūkšanā kaut kādā tuvu pie vidus viena meitene pēkšņi, vai, bet es taču ticu Budam. Un viņa paliek tā vienā brīdī, un beigās viņa tomēr turpina lūgt tālāk. Un tas ir vislabākais, kad pēc tam tu vari dalīties ar šiem jauniešiem, jo viņi jau nesaprot, ko viņi paņem, kam viņi aiziet un tic, un ko tas viņam var maksāt pēc tam. Bet Jēzus atnāk ar savu mīlestību, un viņš vienkārši visu aizskalo prom tos melus, kaut kādas uzceltās nepareizās dogmas, jā, ka tur būs labas emocijas vai vēl kaut kas.
un ka jaunieši var ienākt debesu valstībā vienkārši ar prieku, un tā ir tāda Dieva labvēlība, ko mēs varam redzēt uz ielām, un tā ir vislabākā tā linga, ko mēs varam mest, un viņa trāpa ar Jēzus vārdu. Amen. Jā, amen.